Sveicināti! Es esmu Ramona, un šis ir mācību video par to, kā pāriet no astotnieku uz priekšu uz astotnieku atpakaļ. Pats par sevi saprotams, lai būtu to, ko mēs mācīsimies, jums ir jāmāk abi astotnieki. Savu izzinājumu es parādīšu, kā tas izskatās poļtehnikā. Tātad mēs veicam astotnieku uz priekšu un vienkārši pagriežamies uz astotnieku atpakaļ. Tātad mums nekas cits nav jāmāk. Kamēr darbojoties ar riņķi, abiem astotniekiem pa vidu ir pāreja. Un ja jūs šo pāreju neveicat, tad labākajā gadījumā jums vienkārši nesanāk elements, bet sliktākajā gadījumā, ja jums ir ļoti liels ātrums un jūs ļoti spēcīgi turat riņķi un nelaižat viņu vaļā, jūs varat traumēt rokas locītavu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es uzskatu, ka poļtehnikas ir nedaudz vienkāršākas nekā darbošanās ar riņķiem. Vienkāršiem vārdiem runājot, pārēja ir situācija, kad jūsu roka no riņķa ārpuses ceļo uz riņķa iekšpusi, un otrādāk no iekšpuses ceļo uz ārpusi. Šajā gadījumā, par cik astotnieks izpildās atrodoties rokai iekšpusē, mūsu roka no ārpuses ceļos uz iekšpusi. Kāpēc tā notiek? Tātad mēs izpildām astotnieku uz priekšu, un pagriezienu mēs veicam tajā brīdī, tātad, kad riņķis mums atrodas šeit, reizē ar kustību leju, mēs veicam pagriezienu. Vēlreiz. Tātad, riņķis atrodas augšpusē, un reizē ar viņu mēs veicam pagriezienu. Un kā jau jūs redzat, mana roka atrodas riņķa ārpusē, kamēr man viņu vajag šādi te. Tāpēc es jums pieturēšu ar otru roku, jo lēni nav iespējams parādīt. Jums ir, tātad riņķim ir inerce, jūs izmantojat inerci, jums ir nākošā inerce. Un riņķim ir tendence griezties šādā te virzienā, un to jūs izmantojat, lai veiktu pāreju. Tātad jūs atlaižat roku, kādu brīdi riņķis jums griežas apīkšķi, tajā brīdī, kad jūs varat ielikt iekšā pirkstus, jūs ieliekat iekšā pirkstus, un īkšķis iznāk ārā otrā pusē. Un jūs esat pozīcijā, no kuras jūs varat sākt veikt astotnieku atpakaļ. Dažkārt ir novērojama tāda kļūda, ka cilvēks, kurš mācās pārēju no uz priekšu vērst astotnieku uz atpakaļ, vērsto astotnieku riņķi ievērzē ļoti spēcīgi. It īpaši pirms pašas pārējas. Es nekādā gadījumā jums neieteiktu tā darīt. Es jums ieteiktu šo kustību mācīties pa daļām. Tātad vispirms iemācīties pašu pagriezienu, vēziens un pagrieziens. Tajā brīdī, kad jūs esat nonācis šādā stāvoklī, mēģināt tikt uz šādu stāvokli. Tātad ievērojiet, ka es nedaudz riņķi ievēzēju, izmantoju inerci un nonāku šādā stāvoklī. Un tad aiziet uz astotnieku atpakaļ. Un es jums tā ieteiktu, izdarīt vismaz pāris reizes, nonākt šādā stāvoklī, pēc tam šādā un aiziet uz astotnieku atpakaļ. Un tikai tad, kad jūs šo elementu veicot pa daļām varat to izdarīt bez aizķeršanās, es jums ieteiktu pāriet uz vienlaidus kustību. Arī šis elements ir jāmācās ar abām rokām. Princips ir tieši tāds pats kā ar labo roku. Tātad brīdī, kad riņķis veicot astotnieku uz priekšu no augstākā punkta nāk uz leju, jūs pagriežaties, tad jūs ļaujat viņam it kā rotēt ap īkšķi, tajā brīdī, kad varat ielikt priekšā pirkstus, ieliekat priekšā pirkstus, īkšķim nonākot otrā pusē un aiziet uz atpakaļ vērsto astotnieku. Un arī ar šo roku noteikti mācieties elementu pa daļām. Tātad uz priekšu nonākam šādā te pozīcijā un veicam atpakaļ vērsto astotnieku.
vairākas reizes, līdz jūs varat izdarīt kustību plūstoši. Svarīgi ir ievērot, ka pārējais laikā jūsu roka atrodas uz vietas. Tāpat ir jāņem vērā tas, ka tad, kad jūs darbojaties ar labo roku, jūs griežaties pa kreisi, un otrādāk, kad jūs darbojaties ar kreiso roku, jūs griežaties pa labi.